Tad lūdzu sarkanajā pusē mums ir Māris Badrovskis, zilajā Oskars Gultā, 90 kg kategorijā. Pirmā cīņā, spēka cīņā Jošovā Seislingā. Doma ļoti vienkāršā, divi ļoti spēcīgi vīri ieņem pozīcijas pie spēka cīņas, dēļa un satver kociņus, viens ārpusē un otrs iešpusē. Pēc tiesneša komandas arī notiek cīņa un šobrīd uzvara, vismaz viens punkts ir sarkanai pusē. Tad notiek līdz divām uzvarām vienam pārītiem cīņas. Un mums tiek pasludināts par uzvarētāju. Mums ir uzvarētājs mums ir Māris Badrovskis. Turpinām ar otro cīņu. 75 kg kategorijas cīņa. Ojārs Udris pret Edgaru Ločmelī. Sportistiem nesaskumt un gatavoties, kļūst spēcīgiem un gatavoties uzvarēt. Tad Edgars Ločmelis, bet Ever Brezinski. Veči, tā gan nav jauki, vajag mazliet pacīnīties. Viņi ir komandas pārstāvji, tāpēc negrib nogurt jau pašā sākumā. Nu labi, uzvara komandas pārstāvi. Tieši tāpēc arī šāda maza, ne gluži šmaukšanās, bet tā uzvarētājs ir Brezinskis, jā? Jā. Tad Aivars Brezinskis. Tātad sportistiem, protams, atgādinājums, nav jēgas mainīties ar pusēm. Pirmais sportists, ko izsaucam, iet sarkanajā pusē, otrs sportists zilajā pusē. Šobrīd starp tiek aizsarāts Oskars Durdainis pret Oskaru Gulti. Tad vīri ieņem pozīciju. Nu gan vajag pacīnīties, nu gan vajag iedot mizā. Labi, nemainieties pusēm, paliekat turpatās. Priekš kā jums mainieties? Jums patīk staigāt? Tas nav veselīgi, jums ir jāsaņemās un mums ir viens lielais uzdevums cīnīties, lielais uzdevums uzvarēt. Nu, kas tas ir, veči? Vēl viena šāda cīņa, tātad par necīnīšanos tiek piešķirta diskvalifikācija abiem sportistiem. Tāpēc nākošā gadījuma šiem sportistiem ir brīdinājums. Tātad uzvarētājs tiek pasludināts Oskars Durdainis. Tad visiem sportistiem tiek izteikts brīdinājums par necīnīšanos, tiek izteikts diskvalifikācija abiem sportistiem no sacensībām. Uz sporta tiek aicināts Normons Tomsons pret Robertu Bindi. Nu ko, Roberts mums ir cīnījies arī ar Latvijas lielajiem spēku vīriem, Aivaru Sviķi, un tā, nu, neuzvarējis, bet bijis ļoti tuvu uzvarai. Viņam pretī nostāsies Normons Tomsons. Pasaulē spēcīgākais āmreslējs. Lauzējs uz rokām Normunda, kā teikt, varēsiet parunāties arī vēlāk, pēc 5. Nu, smagākā svara kategorija. Aga Normons aizies pēc krītā. Nu, aiziet! Un Normons tā ļoti pārliecinoši. Robert, jācīnās un jāturās. Palieciet tajās pašās pusēs. Nē, palieciet tajās pašās pusēs, lai mēs arī zinātu, kurš ir zilais, kurš sarkanais. Tad pirmais atlēts paliek sarkanajā pusē, otrs atlēts zilajā pusē. Nu, ja vīri ir gatavi. Aiziet! Nu labi, Robertam mazliet neizdevās. Tad uzvar tiek ieskaitītā Normundām. Ar to arī apsveicām. Uz svarstiem Ārnis Semjonovs pret Robertu Baščeru. Gatavojas Ojārs Udris pret Aivaru Brezinski. Tad Andris Semjonovs pret Robertu Baščeru. 90 kg kategorijas cīņā. Robert, atnāc līdz manīm, lūdzu. Robert Binde, atnāc līdz manīm.
Aiziet! Tā, Roberts Bašķers tādā ļoti spēcīgā un agresīvā veidā izcīna vismaz pirmā raunda uzvaru. Tad notiek spārīšiem cīņas līdz 2 uzvarām. Vīri ieņem pozīciju. Un aiziet! Uzvar Robertam. Tiešām ļoti spēcīgi un ļoti pārliecinoši. Uz startu tiek aicināts Aivars Brezīnskis pret Ojāru Udri. Gatavojās Andris Semjonovs pret Oskaru Gulti. 75 kg kategorijas cīņā. Tātad Ojārs Udris pret Aivaru Brezīnski. Ojār, kur tu esi? Rembates komandā, savēciet savējos. Ojārs iet sarkanajā pusē, Aivars Brezīnskis zilajā pusē. Rembatē pret Gulbenī. 75 kg kategorijas cīņā, 75 kg. Tad mums šodien ir 3 svars kategorijas, līdz 75, līdz 90 un virs 90. Aiziet, cīnamies! Bija ļoti tuvu, taču Ojārs mazliet dabūja pārliekties pār, tad pirmajā raundā uzvar tiek Aivaram Brezīnskim. Ļoti tuvu, sabīdām kopā mūsu statīvu. Ojār, turies, tas bija tiešām tāds ļoti labs saķēriens, taču Ojārs mazliet zaudēja līdzsvaru. Protams, nevar noteikt arī Aivaram mazu ieguldījumu, Aivaram arī tāds. Te labs. Aiziet! Nu, mazliet Ojāram pietrūk. Tātad punkts uzvar tiek ieskaitīja Aivaram Brezīnskim. Turpinām ar 90 kg kategorijas cīņu. Sarkanai pusē Oskars Gultē, zilajā Andris Semjonovs. Tātad Oskars Gultē, sarkanajā pusē Andris Semjonovs zilajā. Aiziet, vīri! Un labi, Andrim ir Oskar jācīnās pretī. Labi, vīri, aiziet! Nu, var redzēt, Oskars pretojās, Andrim šoreiz uzvara. Oskaram veiks nākošajās cīņās, tur vēl daudzas priekšā. Uz startu tiek aicināts Ojārs Udris, sarkanajā pusē Edgars Ločmēls, zilajā pusē. Gatavojas Artis Viļņamsons pret Oskaru Dudēnu. Tātad Ojārs Udris, sarkanajā pusē Edgars Ločmēlis, zilajā pusē. Nu, ko vīri? Jācīnās. Aiziet! Ļoti līdzvērtīga cīņa! Kociņu nedrīkst tāķēt, kociņu nedrīkst griezt vairāk pa 90 grādiem. No Ojāram mazliet tikai nebaidzās. Ojārs, saņemies, mēs tev ticām. Šobrīd Edgaram, kā teikt, vien iegums, bet Ojārs ļoti līdzvērtīgi cīnījās. No Aigar. Mums Gulbens komandas treneris Aigars uzmanīgi vēro. Nu ko, jācīnās. Aiziet, cīnamies! Nu, līdz uzvarai! Ojārs vēl, ko Ojāram vajag obligāti uzvarēt, lai viņa nedrīkst kociņā āķētais kājas. Bet labi, tātad uzvarētājs Edgars Ločmelis. Ojāram vēl ir iespēja sev pierādīt. Uz startu tiek aicināts sarkanajā pusē Artis Viļņamsons, zilajā pusē Oskars Dudāns. Gatavojas Agris Veļīgs pret Ojāru Udri.
Atgādinu, kad jācīnās pa necīnīšanos draud diskvalifikāciju abiem sportistiem. Aiziet! Nu, cīnojies! Labi. Ļoti labi vīriem, kā teikt, mazliet. Vīri sāk jau mazliet iesilt un kļūst arvien spēcīgāki. Tad spēka cīņošanās slings www.cīņa.sp.lv Latvijas spēcīgākie cīņas doziņā. Aiziet! Cīnojies! Jūs to varat! Labi, uzvarētājs zilajā pusē esošais Oskars Dūdēns. Ar to arī sveicām. Turpinām ar Agri Veļiku pret Ojāru Udri. Gatavojas Ancis Dreiska pret Arti Viļamsonu. Tātad sarkanajā pusē Agris Veļiks, zilajā Ojārs Udris. Tad Agris Veļiks, sarkanā pusē, Ojārs Udris, zilā pusē. Ojār, mēs tev ticām, Ojār, tu to vari. Ojāram šī ir pēdējā šīs dienas cīņā, taču jācīnās. 3. vietas balvas arī ir ļoti pievilcīgas. Taču, ja pārējiem nepaveicās, varbūt nākas vēl pārcīnīties un varbūt tā 2. vietā. Tā kā Ojāram šī ir ļoti svarīga cīņā. Atgādinu, ka jācīnās par necīnīšanos diskvalifikācijā. Aiziet! Cīnojies! Jūs to varat, vīri! Ojārs piekop staigāšanas taktiku. Nē, tas skās, ka tas... Labi, tā ir tikai viens no 3 vīri. Vēl ir divas iespējas Ojāram izcīnīt. Agris galvens saka, būs redzēsim, kā mēs to Ojāram ļausim kaut ko te uzvarēt. Tātad Jakutu nacionālais sporta veids, māsu reslings, jeb šo latviski spēka cīņā, kur spēcīgi vīri cīnās viens pret otru, izmantojot visus savus spēkus. Aiziet, cīnojies, un vīriem, izstāst, ka Ojāram mazu priekšroku, taču Agris nepadodās, bet mācās lidot. Neko, pēdējais izšķirošais rauns. Tātad 30 cīņas mums ir, šī jau ir 11. Vīri, kā teikt, saņemsies un skarbi cīnīsies līdz uzvarai, līdz sapņiem un līdz zvaigznēm. Ko šīs cīņas uzvarētājs, tātad katram vīram, cīnoties vienam pret otru, ir viena uzvarā. 3. cīņa izšķirošā. Kurš no šī pārīšā iegūs punktu kopvērtējumā. Aiziet, ir jācīnās par katru centimetru. Punkts kopvērtējumā var būt labas balvas pamatā. Aiziet, cīnojies, vīri, jūs to varat. Jūs varat cīnīties, jūs varat uzvarēt. Aiziet. Centimetru pa centimetram. Punkts ir vērtīgs. Aiziet, nedrīkst vai pa 90 grādiem. Ko tiesnes teiks? Ieskaitīs, tātad uzvara zilajai pusē Ojārs Udris. Uz startu tiek aicināts sarkanajā pusē Ancis Dreiska, zilajā pusē Artis Viļamsons. Tad Ancis Dreiska pret Arti Viļamsonu 90 kategorijas cīņā. Artis mums tā nopietni sagatavojās. Taču Ancis ir gatavs parādīt, kur tā tie vēži ziemo.
Aiziet, cīnamies! Un Ansim tāds pārliecinošs izrāviens, taču domāju, ka Artim izskatās, ka mazliet sīksna patraucēja. Redzēsim, ko nu viņš parādīs. Ir jācīnās! Nu, mazliet. Un Ansis ir uzvarējis. Ar to jau sveicam, šeit arī uzvar Ansis. Turpinām. Ar 90 plus kategorijas cīņu Nauris Agrums pret Robertu Bindī. Roberts saka, parādīs tam lielajam, kā te patiesībā viss notiksies. 90 plus kategorijā mums ir 3 sportisti. Mums ir maz to smago cīnītāju. Taču Robertam jau ir pieredze cīnīties pret daudz smagākiem vīriem. Un, nu labi, Nauris mazliet paspēlējās. Redzēsim, kas būs otrajā cīņā. Varbūt Roberts būs sapratis, kas bija tas zaudējuma iemesls un pretosies. Aiziet. Labi. Nauris izcīna pārliecinošu uzvaru. Apsveicam mūsu draugu Robertu ar 3. vietu. Tā, turpinām. Oskars Grūte pret Robertu Bašķeru. Oskars Grūte sarkanajā pusē, Roberts Bašķers zilajā pusē. Oskars saka, redzēsim, varbūt sarkanā puse man būs veiksmīgā. Aiziet! Un Roberts tā ļoti spēcīgi. Un manā skatījumā pārliecinoši izcīna. Redzēsim, vai Oskars mums spēs pretoties otrajām raundām. Un, jā, Roberts paliek ar kociņu. Turpinām. Oskars Gūte paliek laukumā. Ja Oskaram Gūtam nepieciešams atpūsties, to var darīt. Nevajag, Oskars saka, ņems pretī visus pretiniekus. Tad Ansis Drejs, kas sarkanajā pusē, Oskars Gūte zilajā pusē. Aiziet! Un Ansis Oskaru uzceļ. Izstāsta, ka Oskars sākos tiem zobiem mēģinās vēlreiz tam pretoties. Tad spēka cīņā Jakutu nacionālais sportveids un... Jā, Ansim atkal uzvarā. Paldies Oskaram. Tu vēlāk ar Oskaru mēs vēl tiksimies. Tā, uz laukumu tiek aicināts sarkanā pusē Oskars Dūdēns. Zilajā pusē Roberts Bašķers. Tātad Oskars Dūdēns pret Robertu Bašķeru. Abiem vīriem jau ir par uzvarāju, Robertām pat 2. Redzēsim, kā viņiem veiksies šajā posmā. Aiziet! Un jā, Robertam tāds šodien izskatās ir ieķēriens ar mēķi uzvarēt. Treneris domā, kā mums tie punktiņi krājās līdz mūsu godalgai. Labi, uzvara ir Roberta rokās. Turpinām. Uz sarkano pusi tiek aicināts Arts Viljamsons, uz zilo Ansis Semjonovs. Lūk, lai pasaka Andrim, es novērtos paši pāgos kā Ansim, redzēsim, kas nu notiks. Andris Semjonovs pret Aļuņa zvanu un... Artī, vai tas ir? Jā, Artī, saņemies. Neļauj Andrim sevi apbižot. Viņš mums bērndārzā bija pazīstams kā lielais apbižotājs.
Aiziet! Nu, labi, uzvara Andreja rokās. Andris Semjonovs ar punktiņu uzvarai. Uz starta tiek aicināts Ansis Dreiska pret Oskaru Dūdēnu. Aiziet, cīnojas. Un izskatās, ka Oskaram, kā teikt, jāpiedomā pie to, kā lai savu smagumu centru attālina no dēļā. Aiziet, cīnojas. Nu, izstāstā diezgan jau labi. Ansis dabū arī kādu spēcīgu pretinieku. Oskars cīnās un netaisās padoties. Vairāk pa 90 grādiem nedrīkst. Aiziet, cīnamies. Astās vīri, nu jau ir iespringuši, nu ir visam sīva un nopietna cīņā. Centimetru pa centimetram, milimetru pa milimetram, bet nepadosimies. Mēģināsim uzvarēt. Un labi. Ļoti sīvā un intensīvā cīņā šeit pārītī uzvara tiek Ansim Dreiskam. Turpinām. Sarkanajā pusē tiek aicināts Māris Barovskis, zilajā Roberts Baščers. Tātad Māris Barovskis pret Robertu Baščeru. Nu, izskatās, ka būs interesanti. Nu, izskatās, ka vīri, kas sver apmēram 90, cīnīsies, un Robertam ir nopietns pretinieks, kas pretojas, nedrīkst aģēties kājas, bet nu ir jācīnās, nu ir jāmēģina izcīnīt. Labi, viens punktiņš tam. Varam pastaigāt, varam mēģināt krītu iegūt. Tātad Robertam nu jāsagatavojas. Pirmā cīņa Robertam, kurā izskatās, ka Roberts var arī zaudēt. Tā kā nu ir jācīnās par uzvaru. Aiziet, cīnamies. Nu, centimetru pa centimetram, milimetru pa milimetram. Nemaz nav tik viegli. Un ir uzvarā Mārim. Uz starta tiek aicināts sarkanajā pusē Agris Veļīgs pret zilajā pusē Aivaru Brezinski. Artis Veļīgs pret Aivaru Brezinski. Un cīnamies. Izskatās, ka abi vīri ir iespringuši nepadoties. Un tā uz kociņu tiek izdarīti 100 kilogramu vilkšanas spēkā. Vairāk pa 90 grādiem nedrīkst griezt kociņu. Bet nu tā, kociņš dabū turēt un abi vīri dabū ļoti intensīvi iespringt un vilkt. Līdz šim intensīvākā 75 kg kategorijas cīņa. Vieglo, tagad būs nākošā cīņa interesanti. Thompson, nu viņi tur 3 tikai smagajā, tūlīt būs interesanti. Tā, nu, welcome. Šitie vēl vienu, tad Thompsons Agrum.
Aiziet, aiziet, cīnāmies. Nu izskatās, nu ir iespringums līdz uzvarai. Iespējams, tieši šie divi vīri šajā cīņā sadalās 75 kg kategorijas pirmo vietu. Līdz ar to ir jāmēģina uzvarēt, jāmēģina cīnīties par katru no pretinieka atvēlētajiem centimetriem. Bet abi pretinieki izskatās, ka nepadosies. Abi pretinieki izskatās, ka vienīgais ceļš mājās ir ar uzvaru. Labi. Bet tas tikai bija pirmais no 3. Tātad mēs cīnāmies katrā pārītī līdz 2 uzvarām. Izskatās, ka šie vīri cīnīsies vēl ilgi un mēģinās arī uzvarēt. Līdz ko vīri ir gatavi, tas tiešām bija ļoti spēcīgi. Šī jau ir 20. šīs dienas cīņa, vēl 10 atlikušas, 19. cīņa, vēl 10 atlikušas, līdz ar to vīriem būs jāmēģina uzvarēt. Labi, tātad līdz ko viņi gatavi. Agris Veļiks uz sarkano pusi. Āvars Brezinskis uz zilo pusi. Aiziet, cīnāmies. Nu, izskatās, ka vīri iziet uz iepriekšējo bezkromovisu un Aivaram Brezinskim izdodas izraut uzvaru. Turpinām. Māris Barovskis sarkanajā pusē pret Ansi Dreisku zilajā pusē. Gatavojās Normons Tomsons pret Nauri Agramovu. Tātad Māris Barovskis pret Ansi Dreisku. Abi vīri tādi īsti spēcīgi un gatavojas uzvarām. Aiziet, cīnāmies. Nu, vīri netaisās nebūt padoties. Abi vīri arī tikušies noteikti armwrestlinga sacensībās. Šis ir tikai cits veids, kā parādīt. Es esmu spēcīgāks. Es varu vairāk. Un abi vīri cīnās un neskatās, kā padosies. Cīnāmies. Centimetru pa centimetram. Un izskatās, ka abiem vīriem arī nesanāko, bet mazs izrāviens gandrīz vai Ansim. Tā kā sarkanajā pusē mums ir Māris Barovskis no sportnet.lv komandās. Zilajā pusē Ansis Dreiska no Lermanes. Abi vīri cīnās gan par sevi, gan par savām komandām. Vairāk par 90 grādiem, ko viņam nedrīkst griezt. Un nepadodas. Aiziet. Nu, vīri, pēdējie izrāvieni. Spēki jau iet uz beigām. Aiziet. Cīnāmies. Labi, viena cīņa uzvarēta Ansim. Tad vīri var mazliet arī, protams, atpūsties. Labi, tātad nākošai cīņai gatavojās fināls ar kategoriju vis 90 kg cīņa pa 1. un 2. vietu. Tātad Ansis saka, esmu gatavs.
Māris arī. Tātad pirmā cīņa bija ļoti ilgā, ļoti spēcīga un ļoti grūtā. Aiziet, cīnoties, nu, gan arī izdevās, bet Ansis nepadodas. Ansis ieņem pozīciju, no kura ir ļoti, ļoti grūti Mārim viņu uzvarēt. Lai gan Ansim izskatās ir kādu 10 centimetru iztrūkums, taču Māris dabū turēt. Uz kociņu ir vairāki simti kilogramu liela slodze, un vīri tiešām cīnās un uzvar. Un jā, uzvarā Ansim šajā pārādē. Viņš tur iekšā, viņš kaut kā skanē beidz. Tev vispār vēl cīņas? Ok, labi. Tā, un šobrīd uz starta tiek aicināts Nauris Agrums pret Normundu Tomsonu. Nauris mums ir pagājušā gada Latvijas čempions spēka cīņā. Piedalījies arī starptautiskās sacensībās. Normunds Tomsons mums ir viens no pasaules spēcīgākajiem armwrestleriem. Tā kā būs interesanti. Arti Viljamson, lūdzu atnāc vēlreiz. Jā, vispār viss. Tātad visiem cīnītājiem uzmanību. Svaru kategorijas 90 Artis Viljamsons izstājās no cīņām. Tā arī neuzvarēs līdz šim neko, tā kā visas cīņas, kas Artim Viljamsonam tiesētīts pretiniekiem. Traumas tomēr gadās. Un nu vīri cīnījās skarbi. Nauris mazliet no sākuma ieguva pārsvaru jau uzvarēja. Es domāju, Normunds no tā mācīsies un uzstāsies pretī spēcīgi. Aiziet, vīri, nu. Teikt, izšķirās pirmās un otrās vietas līgumais smagajā kategorijā. Un Nauris iegūst otro Latvijas čempiona titulu. Turpinām ar svaru kategorijas 90. Sarkanajā pusē tika aicināts Ansis Dreiskā, zilajā Andris Semjonovs, gatavojas Agris Veļīgs pret Edgaru Ločmelī. Tad Ansis Dreiskā sarkanā pusē, Andris Semjonovs zilā pusē. Tātad atgādinu, ka visiem turpmākajām cīņām ar Arti Viljamsonu pretiniekiem uzvar tiek ieskaitīta pretiniekām. Artis paziņoja par to, ka viņam diemžēl ir trauma un viņš nevarēs turpināt cīņas. Aiziet, cīnāmies. Izskatās, ka notiek kāpošanās. Aiziet, ir ar ļoti labu, kā teikt, tehnikas paraugu demonstrējumu. Ko var darīt uz tāda dēļa? Tika vīri aizrāpās dēlim līdz malai. To drīkst darīt, tas ir atļauts. Nu, ko vīri ir ilgi gatavojušies, ilgi pētījuši, kā labāk pieveikt pretiniekus. Aiziet, mēģinām izvilkt, mēģinām turēties. Nu, vīriem iziet bez kompromisa cīniņš. Jā, uzvar zilā pusē, Andris, viņš uzvar pavisam. Ja sarkanajā pusē Ansis, viņš iegūst iespēju cīnīties turmāk. Aiziet, vīri, cīnamies līdz uzvarai. Cīnamies līdz absolūti labākajam
titulām. Aiziet, 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 aiziet. Vīri rāpo, vīri rāpjas. Labi, 1-1. Būs izšķirošais cīniņš. Vīri var atpūsties. Ar izšķirošo cīņu par izšķirošo uzvaru. Tad Ansis Dreiska sarkanā pusē, Andris Semjonovs zilā pusē. Tātad sarkanā pusē Ansis Dreiskā, zilajā Andris Semjonovs, abiem vīriem 1 uzvara līdz uzvarai. Ja nevarat izdomāt, varam lozēt. Tātad katrā ziņā par tvērieniem varu pastāstīt. Katrā ziņā, kad... Vīri piedāvā jums rokas sasmērēt ar krītu, labāk turēs. Iemet tur iekšā. Nu labi. Tātad vīri nostājās. Tad Ansis Dreiskā sarkanā pusē, Andris Semjonovs zilā pusē. Aiziet, 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 cīnamies, cīnamies, cīnamies. Centimetru pa centimetrām ir jāmēģina uzvarēt, ir jāmēģina pieveikt pretinieks. Abi vīri jau izmanto rāpošanas tehniku, mēģinām varbūt iet uz otru pusi, tas arī var palīdzēt. Atbalstam, atbalstam. Nu, pavisam nav viegli. Aiziet, 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 aiziet. Nu, abiem vīriem tāds labs staigājiens līdz uzvarai. Aiziet, 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 aiziet. Turamies, turamies līdz uzvarai. Un uzvarā Ansim Dreiskām. Uz startu tiek aicināts Agris Veļīgs pret Edgaru Ločmeli. Agris Veļīgs sarkanajā pusē, Edgars Ločmelis zilajā. Šis ir, kā teikt, pēdējā cīņa sarkanajā līdz 75 kg. Tās bija ļoti intensīvi, ļoti labi un ļoti interesanti. Vīri parādīja, ko var izdarīt ar kociņu, ko var izdarīt staigājot. Aiziet, velkamies, 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 vīri, mēs to varam, mēs varam uzvarēt, mēs varam izcīnīt. Ir mazliet līdz pilnīgai uzvarai. Agris Veļīgs pret Edgaru Ločmeli. Cīnamies, 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 cīnamies. Pirmā cīņa un vīri jau netaisās padoties ne par ko. Visu līdz uzvarai. Izskatās, ka vīriem cīņas par saglabājies, taču nogurums jau nāk virsū. Vairs nav tie spēki, kas sākumā, jo šī ir 23. cīņa. Paga, Agris Veļīgs mums ir kurā pusē? Zilajā pusē mums ir Agris Veļīgs. Nu labi, okei.
Tad vīri tie dotas komandas uzvarēt. Tātad trenere pavēles sevi nežēlot, cīnīties līdz uzvarai, līdz, kā teikt, cerams arī komandas balvaņai. Aiziet, cīnamies! Vīri nepadosies, vīri turēsies. Agri pareizi, Vēls griez staigāt arī, neļauj tam pretiniekam sevi raustīt. Agris Veļiks pret Edgaru Ločmeli. Aiziet, velkamies un mēģinām uzvarēt. Mēģinām kļūt par labākajiem, par spēcīgākajiem, kas viens šeit ir. Velkamies. Nu nevar padoties. Nu vienīgā izejā ir pilnīga uzvara. Labi, punkts Edgaram tiek ieskaitīts. Punkts Edgaram. Turpinām ar cīņu. Māris Barovskis pret Oskaru Dūdēnu. Atgādinu vēlreiz, kāds Viļņumsons izstājās, līdz ar to cīņa nākamā ir Māris Barovskis pret Oskaru Dūdēnu. Un Mārim tāds labs krampis jau no pirmā paņēmienā. Izskatās, ka Mārim ir uzvara arī šajā pārītī. Nākošā cīņa mums ir Oskars Dūdāns, sarkanai pusē Andris Semjonovu. Oskaram tiek piedāvāt iespēju atpūsties, cik ilgi viņš vien vēlas, ja viņš vēlas. Tad Oskars Dūdāns pret Andris Semjonovu. Atgādini, ka pēc pirmā raunda no cīņām tiks saskaitīti šā brīža punkti. Ja kādiem no atlētiem punkti saskanēs, tad uzvarētāji notiks savstarpējās cīņas uzvarētājs. Bet, ja būs 3 vai vairāk atlēti, kam punkti saskanēs, notiks pārcīņas šos 3 vai vairāk atlētu starpā. Aiziet, cīnamies! Mūsu draugs Andris izmanto arī savu iešanas taktiku. Īsāk sakot, visi pret Rembati. Labi. Tur ir 30-40 sekundžu nobīde. Gaida pusminūti ilgāk. Pavicin. Labi, vīri, ja jūs esat gatavi, varam turpināt. Tas nav precīzi. Vīri. Aiziet, ir jācīnās. Tad labi. Andrim uzvarā. Labi, priekšpēdējā šīs dienas cīņā Ansis Dreiska pret Robertu Basceru. Atgādini, ka šis ir tikai pirmais rauns. Ja punkti saskanēs, atlētiem ir lūgums neizklīst. Mēs 5 minūšu laikā saskaitīsim punktus kategorijās. Ja kaut būs punkti saskanēs un būs nepieciešams pārcīņas, būs pārcīņas. Tātad Ansis Dreiska uz sarkano pusi, Roberts Bašķers uz zilo pusi. Būs interesanti. Abiem vīriem tiešām ir ļoti pārliecinoša uzvaru vēsture. Abi vīri gandrīz šodien nav zaudējuši.
Aiziet, aiziet, cīnamies! Labi, ir Robertam. Ir viena uzvarā. Ansi, saņemies. Mēs zinām, ka Ansis ir ļoti spējīgs ļoti ilgi turēties pretī. Galvenais pārvarēt pirmo rāvienu. Aiziet, aiziet, cīnamies. Roberts Bašers arī mēģina staigāt. Šo Ansis reiz, ka turās un staigā līdzi. Vīrinu! Labi, ir 1-1. 1 punkts Ansim, 1 Robertam. Nu būs izšķirošā cīņa par punktiņu šajā pārī. Ansis Dreiska. Sarkanā pusē, Roberts Bašers zilā pusē. Jā, Raivi? Jā. Ok, sarunāts. Labi. Ok, labi. Sarunāts, davai. Vai sarunāts? Nu labi, tātad vīriem ir izšķirošas cīņas, ja es nekļūdos, par ļoti augstām vietām kategorijā. Aiziet, cīnamies, Roberts Bašers mēģina staigāt, mēģina šķīvi. Taču Ansis turās līdzi, ļoti līdzvērtīgi, ļoti tuvu, nelaižam vaļā. Un turamies līdz galam, un punkts Ansim. Punkts Ansim, un Roberts gandrīz atlidoja līdz manīm. Pēdējā cīņa pirmajā cēlienā. Māris Barovskis sarkanā pusē, Andris Semjonovs zilā pusē. Aiziet! Izskatās, ka Mārim ir tāds lielas spēka rezerves. Andrim nu būs jādomā kā viltīgi apiet Māri. Nu, aiziet! Nu, izskatās, ka ir iestājies mazliet spēku līdzsvars. Un jā, Andris gan mēģinās Mārim ieskatīt uzvarā. 5 minūtes, lūdzu atlētus neizslīdz. Pēc 5 minūtēm tiks paziņots, vai ir nepieciešams pārcīņas.
Tad paziņojums atlētiem. Pārcīņu nav, līdz ar to... Paga, kā nav? Cik uz 75-niekā 4 šitie zvēri? Uz 75-niekā man ir... jā, man ir 4. Tātad uzmanību atlētiem, sacensību apbalvošana pēc 20 minūtēm, 20 pāri 4. Atlētiem arī visiem pienāk līdz manīm, tiem atlētiem, kas nav samaksājuši sacensību dalības maksu, lūdzu pienāk līdz manīm. Tad visiem atlētiem, kas nav samaksājuši sacensību dalības maksu.